Es jums pastāstīšu, kā uzsākt darbu Patņa jaunajā vidē. Jums ir pienācis lietotāju vārds un parole. Un, lai tiktu iekšā tajā vidē, jums jāiet vienkārši Patņa lapā, izvēlēties skolu un tālāk saites. Un zem saitēm ir tikai viena saite pagaidām, klikšķinam un esam nonākuši Patņa jaunajā vidē. Tad vajadzīgs jūsu jaunais lietotāju vārds un parole. Iekopējam paroli un tagad domājam jaunu paroli. Un tad jaunai parolei jābūt vairāk kā 7 zīmēm, vismaz vienam lielajam burtam un vismaz 2 skaitļiem. Un tad atkārtojam to pašu tieši. Esam tikuši savā vidē, tik un to parolīti nevajag pazaudēt. Tā vēlreiz pamēģinam. Un tagad esam kā testa skolotājs tikuši iekšā. Un vēlreiz rakstam tagad jauno paroli. Vide, kas atverās, ir ļoti līdzīga tai, kas bija DZC vide. Kreisajā pusē ir tie paši dokumenti, ko mēs lietojām, ja? Un kalendārs pagaidām vēl īsti līdz galam nav. Principā viņā var rakstīt visu ko iekšā, bet nav tāds sasmalcināts. Tātad sadaļas skolotāju sapulces, citi dokumenti, zināšanas un prasmes, tematiskos plānus mēs redzam visu, kas līdz šim bija iepriekš.